Ja, kad arī tas ir grēks pret cilvēka miesu. Ja cilvēks pārāk daudz ēd vai pārāk maz, kad cilvēks guļ pārāk daudz vai pārāk maz. Ja, kad ir ļoti svarīgs ir mērs, mērība. Ja, bet ir vēl grēks mantkārība, jeb alkatība, sakām, kā skopums, kad cilvēks ir skops, visu grib tikai sev, bet negrib dalīties ar citiem, kad tas arī ir grēks. Un arī vēl ir grēks nešķīstība. Tie ir visi grēki saistīti ar nepareizu seksualitātes izmantošanu. Seksualitāte ir brīnišķīga dāvana, ko Dievs cilvēkam ir devis, lai mēs varētu sevi dāvāt otram. Bet nešķīstība ir tad, kad tu to dāvanu gribi ņemt sev. Tev ir dota dāvana, lai tu būtu otram, bet tu šo dāvanu izmanto sev. Pornogrāfija, masturbācija, visas pārējās lietas. Tas ir ņemt sev šo dāvanu. Un tas ir grēks. Ja, kad redzam šīs lietas, un šajās lietās šie grēki ir katrā cilvēkā. Tikai varbūt ir tā, ka mēs esam akli, garīgi, un mēs neredzam sevi, neatklājam sevi. Bet šīs lietas ir katrā cilvēkā. Un mēs varam zaudēt tādu cerību attiecībā uz sevi. Tādu varbūt ietver, ka es varu cilvēks būt atkarīgs. Teiksim, no pornogrāfijas un kaut kādām tādu lietā. Un gadiem tas var ilgt. 20, 30 gadi un 40 gadi. Un tu zaudē tādu cerību uz sevi. Cerēt uz sevi, ka es tikšu galā ar Dievu palīgu, ja, ar kaut kādām lietām. Mēs varam zaudēt to tādu ticību sev, padodoties grēkiem. Un tāpēc ļoti svarīgi arī šeit nezaudēt šo cerību, bet tiešām šo cerību balstīties, ka Dievs apsola, ka es būšu kopā ar jums visās dienās līdz pasaules beigām, ja, kad es esmu kopā ar jums. Kā arī šos visus grēkus ir iespējams uzvarēt. Ja, ar šiem grēkiem ir iespējams dzīvot, cīnīties, ja, nepadoties viņiem. Un ja tu pakrīt, vienmēr var celties un iet uz priekšu. Noslēgumā vēl par tādām lietām, kas atņem cerību. Un es viņas nosaukšos, neiedziļināšos pārāk dziļi. Šīs lietās ir 3 lietas, kas atņem cerību mums. Pirmais ir nostalģija. Nostalģija tas ir ilgas pēc pagātnes un pagātnes idealizēšana. Ka mums liekas, ka daudz cilvēki saka, kādreiz padomju laikos bija par velti izglītību, par velti medicīnu, tur bija labi laiki. Ka tik daudz cilvēki bija apspiesti, cilvēkam brīvības nekādas nebija, ja, to neredz, ja, bet redz kaut kādas tur, nezinu, kādreiz bija, visiem darbs bija, ja, un tā tālāk. Un cilvēks dzīvo pagātnē, idealizē pagātnē, ka kādreiz bija ļoti, ļoti labi. Nebija nekas labi, ja. Un var cilvēks dzīvot pagātnē un ignorēt tagad. Ja es dzīvoju tik atmiņās par pagātni, es nedzīvoju šodien, es dzīvoju pagātnē. Un tas atņem cerību iet uz priekšu. Tu dzīvo pagātnē, tu nedzīvo tagad, un tu nevari iet uz priekšu. Tev nav cerības, tev zudīs cerība. Tad nostalģija ir viena no tādām arī bīstamām lietām, arī mūsu garīgajā dzīvē. Nevajag dzīvot pagātnē, vajag dzīvot šodien ar cerību skatīties nākotnē. Pēc tam vēl viena lieta, otra lieta, tā ir rutīna. Kā arī rutīna, ikdienas rutīna, tas var būt gan darbs, attiecības, privātā dzīve, ja, kad cilvēks ir noguris un nav spēka, jo katru dienu ir viens un tas pats. Es kādreiz lasīju vienu interviju ar ekspedīcijas, cilvēkiem, kur devās ekspedīcijā, bija tuksnesī, Gobi tuksnesī laikam, un viņi bija kaut kādā tur ekspedīcijā. Un viņi saka, kas ir visgrūtākais? Nevis, ka tev visu laiku mutē smiltis, ja, ka visu laiku saule, kad visu laiku dzert gribās, ja, ka karsts ir, ja, ne, tas ir tas grūtākais, bet rutīna, ka katru dienu viens un tas pats. Tas ir visgrūtākais, tas atņem cerību mums. Kad mēs arī ieslīgstam tādā rutīnā, ja, kad nav izaugsmes, nav attīstības, ja, visu laiku viens un tas pats, ja, tad tas nedod, tas atņem prieku, atņem cerību mums dzīvē, rutīna. Tad arī no šīs rutīnas arī ir jāmācās ar to dzīvot. Ja? Un pēdējā lieta tas ir pesimisms. Pesimisms, kas cilvēks koncentrējās tieši uz negatīvu. Neredz neko labu, bet redz tikai sliktu.
sliktie scenāriji, ka netic kaut kādām pozitīvām pārmaiņām, ka viss būs tāpat slikti, nav vērts neko darīt, un tāpat nekas nesanāk. Un tas ved arī uz kaut kādu tādu iekšēju stresu, tas pesimisms pēc tam arī uz kaut kādām depresīvām lietām, un arī kaut kādiem traucējumiem, pēc tam psiholoģiskiem traucējumiem. Ja, ka tas atņem mums cerību šīs lietas. Bet Dievs mūs aicina uz to, lai mēs, ja, ka cerība, kura balstīta ir Dievā, viņa nekad nepieviļ. Ja, ka cerība nepieviļ. Tāpēc arī pāvests arī šo jubilejas gadu tieši veltīja šai cerībai, cerības svētcernieki. Ja, ka cerība, kas ir balstīta uz Dievu, ja, uz šo stipro pamatu, un arī kas ir ceļojums, ja, ka neapstāties šajā ceļā, bet doties uz priekšu. Un tāpēc, lai arī šīs dažas arī pārdomas par šo cerības tikumu arī palīdz mums nepadoties ne nostalģijai, rutīnai vai pesimismam, bet ar Dieva palīgu doties savā dzīvē uz priekšu. Tiešām būt, lai šī cerība ir kā šī jaunākā māsa, kura ņem aiz rokas ticību un mīlestību un velk visus uz priekšu. Saka, iesim uz priekšu, nav ko dzīvot pagātnē. Paldies jums par uzmanību, par šo veltīto laiku. Organizatori teica, ka labi būtu kādas 5 minūtes jautājumiem. Es nezinu, kā mums tagad būs kava pauze vai jautājumi. Jā, es domāju, paldies priesterim Andrim Ševelim par tik izsmeļošu un cerīgu uzrunu. Tagad muzikāla pauze un muzikālās pauzes laikā jūs varat pārdomāt jautājumus. Var jautājumi būt saistīti ar šo tēmu, bet arī var būt kāds jautājums, ja jums interesē kaut kāds cits jautājums, tad arī varam mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Tad ir iespējams arī uzdot jautājumu, bet kas grib uzdot jautājumu, tad vajadzētu nākt priekšā, jo grūti būs sadzirdēt no vietas, kāds gribēs uzdot jautājumu. Bet droši var uzdot jautājumu, varat arī kaut ko pajautāt par Rarzi, arī var pēc tam pienākt pie Lolitas, arī pajautāt vai pie kādiem mūsu darbiniekiem. Šeit vairāk ir arī studenti un tie, kuri pabeiguši jau studijas, arī Rarzi. Nu, vienmēr ar tiem jautājumiem tā, vai jūs visu sapratāt, un jums jau nav jautājumu, vai otrs variants jūs neko nesapratāt, un tāpēc nav jautājumu. Jums ir roka. Varbūt jūs... Kā cerības saistām ar laiku beigām? Jā, ļoti labs jautājums. Paldies jums. Jā. Kā cerība saistās ar laiku beigām? Redziet, kristietībā nav laika beigas saprastas tā, kad būs pasaules gals. Mēs tiecamies uz laiku piepildījumu, ja, uz šo Kristus otrreizējo atnākšanu, kad Kristus atnāks savā godībā, ja, ka tas ir šī eskatoloģija tāda, no kuras nav jābaidās, ja, ka nevis tagad viss tur debesis un zemes sabruks un viss, ja, bet atnāks Kristus, būs otrreiz atnākšana, un pat arī tie Bībelē tā ir teikts, ka tie, ja Kristus otrreiz atnāks un atnāks mūsu dzīves laikā, tad mums nebūs jāmirst, viņš uzreiz mums arī paņems uz debesīm. Kā tas notiks, mēs nezinām, ja? Tāpat kā mirušo miesas augšām celšanās, kā tas notiks. Ja, jo mēs būsim debesīs tāpat kā Marija ar miesu un dvēseli. Ja, ne tikai ar dvēseli, bet arī mēs ticam miesas augšām celšanai. Bet tās ir tādas eskatoloģiskas lietas, kādreiz var būt lekcija, bet katrā gadījumā šis jautājums par cerību, ka mums ir šī cerība uz Jēzus otrreizē atnākšanu. Mēs negaidām, kad sabruks debesis un zemi. Mēs gaidām Kristu, kurš atnāks pie mums. Kādreiz vienai klosteru māsai, priesteris, jaunāks priesteris, klosteru māsa bija gados vecāka, mirstoša, bija guloša un viņš jautāja māsa, vai jums nav bailes mirt? Viņš saka, priesterīt, es tur 50 vai 60 gadus esmu veltījusi Jēzu. Jā, es esmu izvēlējusies viņu par savas dzīves kungu, glābēju, par savu līgavaini. Ja. Saka, es ilgojos, es gaidu to mirkli, kad es viņu sastāvšu. Es nebaidos, jo es gaidu uz šo sastikšanos ar viņu. Vienkārši šī, eskatoloģija nav saistīta ar bailēm, kad tagad mūs baidīt par tumsas dienām vai par kaut kādu pasaules galu, bet tieši, ka atnāks Kristus. Šī sastapšanās ar Kristus
Kristu. Ja? Uz to tiecās, un tur ir tā cerība, kas ir balstīta Kristu. Labi, varbūt vēl kāds jautājums? Man ir piesaka, kad mēs bijām Romā, daži jaunieši prasīja, kādā atšķirība starp cerība un paļāvība. Protams, mēs zinām, ka cerība ir teoloģijas tikums un paļāvība ir svētā gara augļi. Tad, bet ikdiena dzīve, saistīt ar garīga dzīve, kā var dažreiz, jo dažreiz arī ir tuvu, es ceru, es paļaujos. Es arī varbūt nemācēšu tik ļoti precīzi tagad pateikt, ka, kāda ir atšķirība starp šo divišķu tikumu, bet noteikti, ka paļāvība tas ir auglis, tas ir svētā gara, zināt, atšķirību ir svētā gara dāvanas, 7 svētā gara dāvanas, un ir 9, 12 citā vietā svētā gara augļi. Dāvanas mums ir dotas tam dēļ, lai stiprinātu. Dāvanas, teiksim, svētā gara dāvanas iedalās 2 kategorijās. 4 dāvanas ir dotas cilvēka prātam, un pirmā tā galvenā ir gudrība. Lai cilvēks savā dzīvē varētu meklēt patiesību, izvēlēties patiesību un dzīvot patiesībā. Bet ir dāvanas, kas stiprina cilvēka gribu, jo pirmgrēks ir vājinājis cilvēka gribu, ka mums ir vieglāk izvēlēties ļaunu nekā labu. Un viena no tām dāvanām, kas stiprina cilvēka gribu, tā ir drosme. Tā ir, cerēs drosme, spēks, vīrišķība, dažādi šo dāvanu, skaidrumu. Kad ir vajadzīga šī drosme cilvēkam, lai tādā brīdī, kad tev jāizvēlās starp labo un ļauno, tu izvēlētos labo. Jo es saku, ļauno izvēlēties viegli, bet izvēlēties labo ir grūti. Un vajadzīga ir šī iekšējā drosme. Un tāpat arī šīs dāvanas, ko Dievs arī dod mums šos teologālos tikumus, ticību, cerību un mīlestību, viņas ir vajadzīgas, lai mēs varētu dzīvot ar Dievu, un šī dzīve ar Dievu nes augļus. Augļus. Mīlestība, prieks, miers, paļāvība. Tie ir svētā gara augļi. Tamdēļ, ka mēs dzīvojam tuvu Dievu, dzīvojam ar Dievu. Un tāpēc arī šīs dāvanas ir dotas mums, lai mūs stiprinātu, lai mūsu dzīve pēc tam varētu nest augļus. Šie augļi ir paļāvība. Tā. Jūs minējāt tās tumsas dienas, vai jūs varētu ieviest kādu skaidrību par tām tumsas dienām, jo ik pa laikam kaut kāda informācija, bet kas tās par tumsas dienām, kas jādara, kā jāuzvedās, kas... Nav jābaidās no tumsas dienām. Tas ir tikai kaut kādas privātās vīzijas, bet nav pamatojuma svētajos rakstos. Un tāpēc baznīcas mācībā netiek runāts, ka būtu kaut kas, kad visa mūsu dzīve, tas ir arī, mēs ejam cauri, varbūt, tumsas ielējai. Mēs izejam cauri kaut kādiem pārbaudījumiem. Tas nozīmē pārbaudījumu varbūt. Varbūt tas varētu simbolizēt tās 3 tumsas dienas kā kaut kāds pārbaudījums cilvēkam. Ka varbūt ir brīži, kad tu esi kaut kādā tumsā, tiešām neredzi, kaut kādu izeju, neredzi gaismu tuneļa galā. Un varbūt tas tāds pārbaudījums, ar kuru tu izeji. Jo neatceros, kurš no svētiem, man liekas, svētais Antonijs teica, ka neviens neieies debesīs, ja iepriekš netiks pārbaudīts. Kad, lai mēs nokļūtu uz debesu valsti, mums ir jāiziet pārbaudījumiem, jo te pārbaudījumi palīdz mums īsti izvēlēties, vai mēs esam ar Dievu vai bez viņa, ar viņu vai bez viņa. Kad šie pārbaudījumi patiesībā dziļāk atklāja, laikam svētais Augustīns arī savā mācībā teica, ka labi, ka mūsu dzīvē ir kārdinājumi. Jo kārdinājums palīdz mums ieraudzīt sevi, ieraudzīt savu iekšienu. Kad tie kārdinājumi parasti parāda, kāds es esmu. Un tās grūtības, mēs varam domāt, ka mēs tur tādi ļoti labi, ideāli jau svēti, gandrīz vai tad pēkšņi notiek kaut kāds pārbaudījums dzīvē, un mēs tur parādām savas dusmas un tā tālāk, kas tur iekšā dzīvo. Kad varbūt tas tīģeris ir iemidzināts, mēs varam iemidzināt to nezvēru sevi iemidzināt, un mums likties, ka viss ir kārtībā, un tad vajag tikai, ka notiek kaut kāds pārbaudījums mūsu dzīvē, un uzreiz tas tīģeris pamostās, un mēs pilnīgi savādāk rīkojamies dzīvē. Bet tas ir labi vienmēr šīs lietas, lai tu iepazītu sevi. Ja mēs iepazīstam sevi, tad mēs zinām, ar ko ir jāstrādā, kas ir jādara, kā ir jācīnās ar kaut kādām lietām savā dzīvē. Ja?
Tāpēc arī šīs lietas, tie pārbaudījumi ir vajadzīgi, viņi noteikti būs katra cilvēka dzīvē, jo palīdz mums arī garīgi augt. Jo ja viss ir labi, Terēze no Lizjē, tādu interesantu Dieva salīdzinājumu par Dieva darbību. Saka, bieži var gadīties tā, ka cilvēks iet pa ceļu, un Dievs redz, ka priekšā ir kaut kāds baļķis, un zina, ka mēs nokritīsim. Un viņš tu baļķi noņem no ceļa nost. Un mēs ejam pa to ceļu, un mēs nepakrītam. Un tad mūsos nav pateicības, jo mēs nezinājām, ka tas baļķis ir. Dievs to ir noņēmis, bet mūsos, kā saka, nerodās šī pateicība, par ko pateikties. Ja? Bet Dievs to noņēmis, lai mēs nepakristu. Bet cits variants ir tā, ka tu ej pa to ceļu, un tur ir tas baļķis, un Dievs nenoņem to baļķi, un tu pakrīti, un tu sasit sev kāju. Un tad Dievs uzreiz steidzās, lai tevi izārstētu. Jā, lai tev palīdzētu, lai izārstētu. Un tad cilvēkā rodās šī pateicība, ka paldies Tev, Jēzu, par to, ka Tu man palīdzi, es pakrītu. Jā, bet tādā ziņā, ka citreiz ir tā, ka varbūt tā, ka tieši tie kritieni var cilvēkā radīt šo, rodās mūsos pateicība Dievam par to, ko Dievs dara. Visi svētie, tāpat ir Terēze no Lizjē, teica, ka es esmu ļoti liela grēciniece. Saka, lielāka par Mariju Magdalēnu. Zinat, no Marijas Magdalēnas Jēzus izdzina 7 dēmonus. Viņa nekad tādus grēkus, kādus Marija Magdalēna darīja, nekad nebija darījusi dzīvē, bet viņa tā jūtās. Saka, ka es esmu vēl lielāka grēciniece nekā Marija Magdalēna. Jo šī sajūta, jo cilvēks arī tuvojas Dievam, jo viņš vairāk redz savā dvēselē. To arī svētie deva to salīdzinājumu, ka tu ieiet tumšā istabā, tev liekas, ka viss ir kārtībā. Vajag aizdegt sveci, tu jau redzi, ka tur ir krēsls nokritis, tur ir vēl kaut kas nokritis. Ja? Vai iedegsi dienas gaismu, tu redzēsi daudz vairāk. Bet ja tu atvērsi aizkarus un tur iespīdēs saule, tad tu redzēsi pat puteklīšus un redzēsi kaut kādu zirneklīti, kurš sēž tur stūrī. Viņš tur vienmēr ir sēdējis, tikai tu viņu neredzēji, kad ir tumsa. Bet, kad iespīd šī gaisma, un tāpat cilvēks, kad mēs esam tālu no Dieva, mūsos ir tumsa. Mums liekas, ka viss ir kārtībā. Es esmu svēts. Bet tā ir tumsa. Jā. Tu esi maldos, tu esi garīgā tumsā, tu esi akls, tu neredzi. Bet vajag tev tuvoties Dievam, jo Dievs vairāk dod gaismas, jo tu redzi, ko Dievs dara tavā dzīvē, kā tevi maina. Tu atklāji šos sīkumiņus, atklāji to zirnekļu tīklu, kurš tur sapinies un tā tālāk. Ja? Bet tad jo vairāk tu gaismas, dievišķās gaismas ienāk tevi, jo vairāk tu redzi. Ja? Tā arī garīgā dzīve balstās arī uz to, ka mums Dievs aizvien pamazām atver acis. Ja? Ka mēs spējam vairāk redzēt. Tāpēc arī teicu par tiem 7 galveniem grēkiem. Viņi ir katrā cilvēkā, tikai daudzi nemaz neredz tos grēkus. Bet tas jau nenozīmē, ka viņi nav. Vienkārši cilvēks ir akls. Tad tā arī nenopīties. Tāpēc, ka Dievs ir viens ar to visu. Bet, ja Dievs ved tevi dziļāk garīgā dzīvē, viņš jau, tu jau arī, tas jau nav, lai tevi iedzītu kaut kādā depresijā, bet lai tieši otrādāk tevi darīt labāk, svētāk. Cik mums laika ir? Ir vēl tā.